Vajadzēs stūkt skolā. Zinu, ka jums konkursā reiz Jelgava bija jāatrod vietas Jelgavā, kuras savulaik kaut kas ir bijis, un jāatrod, kādas tās izskatās šodien. Cik viegli vai grūti jums veicās ar uzdevumu? Bija, protams, kā grūti, bet mēs atradām sprēļus. Grūti tas, ka tagad Jelgavas centrs ir citādāks nekā pirms 100 gadiem, jo 20. gadsimtā liels pārmaiņas bija 2 kari, bet mums tas izdevās. Mēs atradām vecos plānus, un pēc tiem arī atradām šīs mūsdienu vietas. Kur jūs tā kā atradāt vecos plānus, kas jums palīdzēja? Mums palīdzēja šīs bibliotēkas datu bāzes. Tur ir ļoti daudz visdažādākas informācijas, bet ir tikai jāprot to izmantot. Kuras vietas tieši jums tā kā bija jāatrod? Pirmais bija Lielupes panorāma no Pasta salas, un otrais Pils dārs. Tā kā 2 vietas blakus. Sakiet, kā jums veicās ar mājas darbu, kurš jums tā kā 2. kārtā bija jāizpilda? Ļoti labi mums veicās, mums ļoti patika uzdevums, mēs viņu, mazliet bija grūti, bet ļoti interesanti, mums ļoti patika. Pats grūtākais bija atbildēt uz jautājumu, kas ir attēlots šajos bildēs, nevis aprakstīt to. Jo Jelgava ļoti izmainījās laika gaitā, jā. Jūs atradāt, tieši vietu, kas bija tā kā šajā fotogrāfijā? Jā, mēs atradām abas vietas. Ļoti izmainījās, ļoti. Mēs pat nedomājam, ka šīs vietas ir attēlos. Jā. Kā jums tas izdevās atrast? Mēs meklējām internetā, protams. Mēs meklējām pilsētā arī ar fotogrāfijām rokās. Es to darīju. Mēs meklējām, jā, arī tā. Kas tās bija tieši par vietām 2, kuras jūs tā kā esat atradušas, atklājusi? Pirmā bija, tas ir Svētbirzē piemineklis caram Pāvēlam I. Un otra vieta bija mužnieku klubs netālu no šīs vietas. Jums kāds arī palīdzēja no pasniedzējiem vai no vēsturniekiem? Jā. Mums, skolotāja palīdzēja, viņa mums tā kā, doda ceļu, kur iet pareizi, jā. Tikiet, lūdzu, kā jums pašiem veicās ar mājas darbu 2. kārtai? Mums veicās kopumā labi. Mums nelielas grūtības sagādāja grūtā bilde, protams, bet to mēs atradām veiksmīgi, atradām arī informāciju, ko aprakstīt. Tā kā diezgan labi. Jūs atradāt, kā tad veicās šis tā kā meklēšanas process un kā noritēja? Sākām, protams, ar internetu. Tur atradām, kas tā ir par ēku, un tad jau caur pašu skolu, kas tajā tagad atrodas, mēs atradām to visu informāciju. Kas tieši jums bija jāatrod? Mums bija dota fotogrāfija, kurā ir Jelgavas vakarmaiņu vidusskola, pašlaik skolotāja iela 8, periodā kaut kādā 20. gadsimta sākumu. Šobrīd arī viņa tā kā? Jā, šobrīd tur ir šī vakarskola. Cik viegli vai grūti informācija bija iegūt par šo objektu? Un par šo objektu bija diezgan grūti, jo nekādās Jelgavas grāmatās, kas jau tāpat ir maz, šī ēka nav īpaši aprakstīta. Bet mums ļoti palīdzēja skolā strādājošā bibliotekāra, kas par skolu ir savākus tā kā informāciju. Tas mums palīdzēja.